Labrīt šajā skaistajā svētdienas rītā. Jā, šodien ir diena numur 5, un es nesteidzoties izbaudu katru mirkli, katru sekundi šajā skaistajā romantiskajā viesnīcā. Jazz Mirabel Resort. Tā ir pasakaina vieta, lai sataisītu fotosesijas, estētiski baudītu skatus un kopā piedzīvotu neaizmirstamus mirkļus. Baudīsim kopā! Ierodoties šajā viesnīcā, es vienkārši nespēju nefotografēties un taisīt skaistas bildes. Šī vieta tevi sauc, viņa tevi aicina izbaudīt skaistos dabas skatus, atmosfēru, arhitektūru. Tiešām no visas sirds iesaku ikvienam, ja braucat uz Sharm el Sheikh, izvēlieties šo viesnīcu. Noteikti sajutīsi īpašu gaisotni, teritoriju, kurā ir ļoti skaisti dabas skati, augi, ziedi, zaļumi un, protams, palmas. Un kā tad bez baseiniem? Šajā viesnīcā ir vairāki baseini, gan apsildāmie, gan nē. Vienmēr sakot, sievišķā enerģija plūst un danso šeit. Labrīt visiem! Ko ir diena numur 5? Sharm el Sheikh, Jazz Mirabel Resort. Mēs šodien izbaudīsim šo dienu šajā skaistajā viesnīcā 5,5 zvaigznes. Tiešām brīnišķīgs rīts, brīnišķīgs skats. Pamazām iešu brokastīs, bet vēlējos jums vienkārši nodot šo brīnum skaisto skatu. Ceļotāja prieks Vineta Gavrilova. Eju brokastīs. Tūlīt paēdīsim garšīgas brokastis, jo es tiešām esmu pārliecināta, būs ļoti garšīgas. Un vēl kas ļoti interesants. Tieši šajā viesnīcā man negribas daudz ēst, man gribas vienkārši baudīt ēdienu skaisti, estētiski. Varu pateikt, kas čievieti strādā, jo parasti vienmēr strādā vīrieši. Forši. Jūs jau atceraties šo vietu, vai ne? Mēs ejam brokastīs, tūlīt arī paēdīsim. Lūk, kā jau jūs redzat, šeit ir dažādu veidu jogurti, augļi. Šeit ir dažādu veidu ievārījumi. Tālāk mums ir dažādu veidu dārzeņi un svaigi salāti, kā jau jūs paši redzat šo visu. Tiešām ļoti augstā un svaigā kvalitātē. Tālāk mums ir uzgrieztās desas, gaļiņas, atkal salāti. Un šeit tālāk mums ir fetas sirs, biespiena izstrādājumi, tālāk mums ir svaigas un tiešām ļoti garšīgas olīves. Šeit jūs redzat atkal dažādu veidu sieri, tiešām ļoti skaisti pasniegts. Šeit mēs nonācām pie siltajiem ēdieniem, kartupeļi, pupiņas, sautējumā. Tālāk mēs redzam dažādu veidu atkal dārzeņus un tiešām ļoti estētiski sagatavoti pipari, vārīta ola, tomāti, pildītie tomāti šeit ir. Tālāk atkal kartupeļu biezenis, vistiņa un tas viss brokastīs. Jā, tik tiešām ļoti liela izvēle. Saldais kartupelis, atkal desiņas un tostermaizītes. Tālāk jūs redzat šeit dažādu veidu putras, rīsu, makaronu, auzu pārslu, kuskus. Tiešām liela izvēle. Jā, un šeit ir dažādi augļi. Atkal dateles, banāni,
melones, apelsīni, āboli, kas viss ir augļu glāstā. Un tālāk mēs esam nonākuši pie saldā galda. Dažādi miltu izstrādājumi, kūciņas, pīrādziņi, ļoti liela izvēle un ļoti estētiski atkal skaisti pasniegts. Tiešām acis priecē skatoties uz šo skaistumu, vai ne? Tiešām ļoti eleganti un ļoti gaumīgi. Un šeit ir mans arī bezē. Mīļie, viņi man ir speciāli sataisījuši bezglutēna pankūkas. Vau, cik mīļi, vienkārši šeit viņi visu ievēro, visu tik uzmanīgi, tik gādīgi un, kā jau teicu, palīdz atnes līdz galdiņam un tūlīt man arī atnesīs garšīgu kapučīno. Vienkārši super. Servis ir vienkārši superīgs. Es pat viņiem biju aizmirsusi pateikt par ūdeni, un kamēr viņš gāja taisīt man kafiju, es sāku just, kad man ir vajadzīgs ūdens, jo es iekodos šajā bulciņā iekšā, un man palika vienkārši tik sausi mutē, un viņi vienkārši zināja un atnesa gan ūdeni, gan kafiju, nu vienkārši ideāli. Viņi visu zina, kas ir vajadzīgs klientam. Tiešām super servis. Vēl viena ļoti svarīga lieta, ko es jums vēlos pateikt, ir šefs ir speciālists sagatavojis, sataisījis bezglutēna gan maizīti, gan arī tādu kā keksiņu. Un tiešām ļoti garšīgi. Salīdzinot atkal ar pagājušā gada viesnīcas bezglutēna produkciju, un šī ir tiešām ar garšu un salda. Ļoti garšīgi. Un, kā jau teicu, vakardien šefs man pienāca klāt un pateica, no rītdienas, no brokastīm tev būs bezglutēna produkti vienmēr. Un lūk arī bezglutēna pankūciņas. Tā, no manis būs mazliet tāda sentimentālā daļa tagad. Es ēdu šīs pankūkas un pilnīgi līdz asarām emocijas, vienkārši patīkamas emocijas sakarā ar to, kad tik tiešām šefs ir ļoti man pat asaras sāka birkt. Viņš tiešām par mani domāja un viņš tiešām sataisīja bezglutēna pankūkas. Es tiešām vairs nevienos ceļojumos, nekādās viesnīcās vispār neekspektēju, ka būs arī bezglutēna produkcija, un ja kāds pievērš šim uzmanību, īpaši speciāli sataisa priekš manis bezglutēna produkciju vai pasūta, jeb aiziet uz veikalu un nopērk, tas liekas tik īpaši, tik svarīgi, tu sajūties tik svarīgi. Es to tiešām ļoti augsti novērtēju, es saprotu to, ka tas nav vienkārši, tas tiešām izdabāt cilvēkam, pat ja tā ir arī ne tikai alerģija vai vispār, ja tā ir iegriba kāda, atteikties no kaut kādiem produktiem. Un ja tiešām šefs, jeb virtuves stārādnieki, darbinieki to visu tiešām ļoti uzmanīgi tam pievērš uzmanību, tas liekas tik īpaši, un es šobrīd ēdu šīs pankūkas un jūtos ekstra īpaši šeit. Jau iepriekš esmu minējusi saistībā ar savu bezglutēna diētu, vēlos vēlreiz pateikt un atgādināt, kad ja kāds pievērš šim ekstra uzmanību, ekstra rūpes par to, lai man būtu arī bezglutēna produkcija. Tā ir vēl viena mana mīlestības valoda tiešām un aizkustina līdz sirds dziļumiem par to, ka cilvēkam rūp, kad viņš tiešām, ka viņam ir svarīgi, lai man arī tiek šāda veida produkcija, jo tiešām
Nu, tas ir ļoti īpaši. Tas tiešām ir ļoti īpaši priekš manis, un es to ļoti augsti novērtēju. Paldies, 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 pateicībā, pateicībā. Nu, ko manas pēdējās pusdienas šajā viesnīcā, jo šodien mēs dodamies atkal tālāk uz citu viesnīcu. Tāpēc paēdīšu tagad, un tad vakariņas mums būs pavisam citur. Ļoti ātri pārskriešu, vienkārši tā paskatīšos. Salāti tie paši, kas bija iepriekš. Jā, noteikti siltajā ēdienā kaut kas varētu būt savādāks. Reku rīs un, es nezinu, varbūt kaut kādu lazaņa tur pa virsu tam rīsam. Jā, reku arī rīs, kuru es varu ēst noteikti. Te ir tāds beef, lielopa gaļa, kaut kāds kartupeļu sacepums, vistiņas. Tad tur ir pasta, tāda kā nūdlu pasta. Jack potato, zivtiņa, vēl rīsi. Un tur tālāk dārzenīši. Tur arī pastu taisa. Ļoti skaisti, jā? Tiešām ļoti skaisti. Es jums maizīti šajā viesnīcā nebiju rādījusi, tāpēc parādīšu maizīti. Redzi, arī tāda maizīte ir. Un tāda kā mini piciņas, mazās piciņas. Mīksta, tumšā maizīte. Un tādu arī. Tiešām ļoti skaisti. Un izskatās, ka viņi paši cep šo maizīti tepat uz vietas. Nu, forši, super. Ļoti skaists arī noformējums, ļoti skaists, vai ne? Jā. Kā jau iepriekš arī minēju, tātad šie ir tie saldumi, deserts, kuru es drīkstēju. Auglīši, banānu. Teikšu atklāti, nezinu, varbūt tas visā Ēģiptē nav ļoti liela izvēle uz augļiem, un ogu kā tādu vispār viņi neservē nekādas ogas. Vienīgi lūk šajos desertiņos, jā, kur mēs varam redzēt zemenīte. Tad tur ir arī hurma. Jā, pārējais.
Jāsaka milzīga pateicība Tokio, kurš pierunāja mani uz šo fotosesiju. Good. Thank you. Vienkārši viesnīca, bet vienalga ļoti forši, un viņi uzreiz atkal sajuta laikam manu enerģiju, un uzreiz tādi mēs tev iedosim upgrade istabiņu. Nu tad ejam skatīties, kāda istabiņa var būt šeit. Stāvs. Nu, ko ienāca šajā viesnīcā? Es teikšu tā, ļoti vienkārša, bet ir ok, ir pietiekoši labi. Redziet, izlietne tāda.